Apciemojot Kuldīgu šo pavasari, ja tā var teikt, noķērām vesels 3 zaķus. Skaistā sadraudzības pasākumā viesojāmies pie mūsu biedra Kuldīgas senioru skolas. Pasniedzām par ziedotāju līdzekļiem sarūpēto dāvanu Kuldīgas slimnīcas pansionātam. Un, protams, vērojām vimbu lēcienus pāri Ventas rumbai. Mēs šodien Kuldīgā Latvijas senioru kopienu apvienība esam vairāki cilvēki, esam 40 atbraukuši no Rīgas, un lūk, mēs esam ieradušies Kuldīgas tādos skaistos svētkos, turisma sezonas atklāšanā, dienā, kad lido vimbas, tātad vimbu svētku, un visi pārējie mūsu seniori pašreiz jau staigā tūmā pie rumbas un bauda Kuldīgas skaistumu. Pirms tam mēs skaisti ciemojāmies atkal pie saviem draugiem un mūsu biedru senioru skolas kolektīvā, kur mūs skaisti uzņēma ar kafijas galdu. Mēs varējām arī apsveikt savus jubilārus, kam tieši šodien ir dzimšanas diena un tūlīt tuvosies dzimšanas diena. Mums bija skaista sadraudzība un baudām, esam pateicīgi par jauko laiku. Ausmai ir dzimšanas diena. Nu, Ausma, Latvijas senioru kopiena apvienība tevi sveic, ar ko tad, ko vēl labāk var no Rīgas dabūt kā laimu, ja? Nu tad laime ir tepat. Lai dzīvos sveiks, lai dzīvos sveiks, lai dzīvos sveiks. Jā, tā kā mīļā Zintra, es nezinu, kā teiktu svētās ģimenes māja, bet Latvijas senioru kopiena apvienība un senioru skola teiktu tā. Zintra, bez tevis mēs nebūtu nekas. Paldies tev! Tas vai patrā. Uzzemes svanrausis jums. Lai labi veselījās. Lai dzīvos sveiks. Uz Kuldīgas senioru skolu neesam atbraukuši tukšām rokām. Esam atveduši Rīgas senioru skolas iecienītos pirkstiņu vingrinājumus, ko mūsu seniori ir ļoti iecienījuši. Kā strādā mūsu abas smadzeņu puslodes uz augšu, uz leju, uz augšu. Piespiežam kopā augšā, kopā augšā. Mēs esam priecīgi satikt savus domu biedrus, Kuldīgas senioru skolas dalībniekus. Mēs šodien viņiem atvedām mūsu pirkstiņu vingrinājumus, jo mēs savā senioru skolā katru nodarbību sākam ar pirkstiņu vingrinājumu. Tādā veidā mēs iekustinām savas smadzenes un mēs gribam aktīvi darboties. Es ceru, ka mums arī Kuldīgā ir vadātājas, jo pa mazām grupām mūs viņas vedīs, rādīs, lidojošās zivis. Es ceru, ka es ar kādu redzēšu un varēšu atmiņās paņemt līdzi uz Rīgu. Savukārt kuldīdznieki mums izrāda savas jaunās telpas un esam priecīgi, ka pateicoties ziedotāju Delfīnu grupu atbalstam, arī mēs varējām dot savu artavu to iekārtošanā. Mēs esam priecīgi par to, ka mums ir savs office, un pārējās telpas gan ir koplietošanas telpas, jo ēkā atrodās daudz biedrību, bet mēs šīs koplietošanas telpas varam izmantot pēc grafika, kad mums ir vajadzība, mēs piesakamies, bet šīs telpas priekš mūsu apmeklētāju skaita ir bieži vien par mazu. Un tādēļ mēs joprojām izmantojam pilsētā pašvaldības piederošās citas zāles, sporta skolas zāli, izmantojam bibliotekas iespējas, izmantojam jauniešu māju, kur ir zāle, bet, protams, mums ir kur atnākt, mēs nelielā skaitā varam sapulcēties, mēs varam plānot savu darbu, un tas, protams, mums ir ļoti, ļoti liels ieguvums.
Šī sadarbība ar senioru kopienu apvienību mums ir ļoti noderīga, jo mēs varam mācīties no viņu pieredzes. Mēs tā ļoti ceram, ka arī mūsu nelielā pieredze, tikai 5 gadi, bet tomēr, mūsuprāt, mēs esam ļoti daudz izdarījuši un ka arī no mums var mācīties. Kopā ar Kuldīgas senioru skolu un vēl 3 nevalstisko organizāciju partneriem sadarbojamies arī projektā par 3. paaudzes universitāšu tīkla izveidošanu Latvijā, un vairākos pieredzes gūšanas braucienos esam uzzinājuši arī daudz jaunu. Pavisam nesen atgriezāmies no Tartu, kur iepazināmies ar Tartu universitātes un ne tikai, arī Tartu NVO, kuri nodarbojas ar senioru izglītošanu. Un šīs sistēmas ir ļoti, ļoti atšķirīgas, ļoti, ļoti dažādas, un mums bija šī iespēja mācīties, izglītoties un arī paņemt šo to no viņu pieredzes. Kopā strādājam arī projektā, kurš rezultātā mērķis ir izveidot senioru skolu tīklu. Kā mums tas izdosies? Cerams, ka būs labs rezultāts. Bijām Portugālē, kur arī iepazinām dažāda veida izglītojošās organizācijas, kur strādā arī ar senioriem. Arī Portugālē ir ļoti, ļoti dažādas šīs iespējas. Prieks par to, ka viņiem ir šis atbalsts no pašvaldības. Un citādi, ja viņi strādā arī diezgan līdzīgi kā mēs, bet viņiem ir šī nauda, viņiem ir telpas. Tikko mēs senioru fokusa grupa, kur ir aktīvie seniori, 12 cilvēku sastāvā, mēs bijām Tartu, Igaunijā. Tur mēs atkal komunicējām ar igauņu senioriem un daudz ko redzējām, daudz ko mums parādīja. Un ārpus tādām nodarbībām, lekcijām saucamajām, mēs vēl, protams, redzējām muzejus. Mēs bijām antīkajā muzejā, skulptūra muzejā antīkajā. Viss bija tik laimīgs, priecīgs, jo tās skulptūras ir īpašas, no kurām arī studenti mācās, kuri mācās mākslas fakultātē. Tad mēs bijām Lielajā vēstures muzejā, Igaunijas vēstures muzejā, un es abrīnoju igauņu tehnoloģijas, ka tev iedod biļeti latviešu valodā, un tu pieliec pie aparāta, un tev pārtulko latviski, un tu vari saprast, kas tur ir. Pēc sadraudzības pasākumu rīdzinieki lūko, kā lido zīves Kuldīgā, bet Lilita Kalnāja dodas uz Kuldīgas slimnīcas ilgstošās sociālās aprūpes nodaļu, lai oficiāli nodotu tās rīcībā par ziedotāju līdzekļiem iegādāto siltumnīcu. Kuldīgas slimnīcā ir sociālās aprūpes vieta, tātad vienkāršiem vārdiem runājot pansionāts. Un mums bija tāda iespēja dāvināt pansionātam, tātad sociālās aprūpes vietai, kur ir daudz iemītnieku, dāvināt mantu, ko viņi izvēlējās. Un tā manta ir lūk šī siltumnīca. Te varēs audzēt puķis, mums jau izlasīja, ka ir skaisti redīsi sasēti, ir sasēti lociņiem viss kaut kas. Un tā ir tāda, varētu teikt, vajadzīga lieta, kur mums bija prieks, ka mēs no Delfīna grupas ziedojuma varējām šādi iegādāties. Mūsu pansionāts ir 50 cilvēkiem. Mēs atrodamies Kuldīgā. Tiešām jaukā vietā. No 2016. gada ir dažādi cilvēki mums, bet viena daļa no viņiem ir izteikuši vēlmi izmantot arī un atcerēties savus spēka gadus un veikt kādu darbiņu ar zemi, ar audzēšanu, ar sēšanu, ar ravēšanu. Un tādēļ mēs saņemot šādu iespēju, izteicām lūgumu
iegādāties siltumnīcu, iegādāties aprīkojumu siltumnīcas uzkopšanai, apkopšanai. Un esam ļoti priecīgi, ka tas tika atbalstīts no Latvijas senioru kopienu apvienības puses, arī no ziedotājiem, un arī mūsu slimnīcas personāls labprāt iesaistījās un palīdzēja uzstādīt. Mūsu pašu darbinieki ar prieku arī pastrādā un sajam puķes un stādīsim puķes un veidosim šeit tādu skaistu ziedošu saliņu, kur varēsim vērot, kā aug mūsu augi. Mēs esam priecīgi, ka mēs varam tātad sociālās aprūpes vietas vadītājai arī sniegt tādu palīdzību, un bija prieks iepazīties un prieks skatīt telpas, kas patiešām ir, varam teikt, ir rūpes par mūsu senioriem, par veciem cilvēkiem, kam ir šāda nepieciešamība dzīvot aprūpes namos. Tikmēr pārējie brauciena dalībnieki bauda Kuldīgas novada aktīvās turisma sezonas atklāšanu un vēro vimbu lēcienus pāri Ventas rumbai. Tas ir brīnišķīgi, ka ir atkal sācies pavasaris un ka mēs varam atkal sanākt kopā šādā veidā un redzēt tik daudz arī šī komunikācija ar kuldīzniekiem. Tā jau arī ir īpaša, jo Kuldīgā ir savādāk nekā Rīgā, protams. Latvijas senioru kopienu apvienības organizētās izzinošās ekskursijas senioriem ir kas vairāk nekā tikai iespēja aplūkot dažādas Latvijas pilsētas. Ko vēl tas dod? Sadraudzē kolektīvu šo mūsu, un arī katreiz jau mainās katra tā pilsēta, sajēga kādas tās, ne tikai Rīgā vien. Es esmu dzimusi, augusi Rīgā visu mūžu, man interesē pabūt kaut kur citur. Man Kuldīga ļoti patīk, es jau neesmu pirmo reizi, bet katru reizi ir kaut kas interesants. Un interesanti ir tas, ka šodien manā dzimšanas dienā iekrita šis brauciens, jo citādi es būtu mājā bijusi viena. Man lieldienu laikā nomira māsa vienīgā, kura 4 gadus jaunāk par mani. Un man meita ar mazmeitām abām ekskursijā tālu prom Afrikā. Es būtu viena, bet tagad šitā brīnišķīgā kolektīvā un skaistā dienā un Kuldīgā super. Pēc gardām pusdienām laiks doties mājupceļā, taču mēs noteikti atgriezīsimies, jo šeit ir mājvieta mūsu draugiem, Kuldīgas senioru skolai, un arī svinēt vasaras atnākšanu ar vimbu lēcieniem ir ko vērts.